Mēs šodien tiekamies tādā foršā vietā vispār. Tā ir tava laiva? Jā. Kā tu pats jūties šajā vietā? Es labi jūtos. Šitas mans rajoniņš. Tad pat dažu minūšu attālumā dzīvojam. Un man patīk ūdeņi. Tas gan ir viens no, laikam, trakumsērgas simptomiem, ka ir ūdens valdzinājums. varbūt tik traki ar mani nav, bet man patīk ūdeņi. Tu esi domājis, kāpēc tev patīk ūdeņi? Ko tas varbūt tavā prātā simbolizē, vai ko tas stāsta par to tavu prātu? Es tā līdz zemapziņas līmenim neesmu aizgājis sevis analīzē tieši šajā aspektā, bet es esmu bērnību pavadījis Saulkrastos jūras tūmā. Un es esmu cilvēks, kam patīk daba. Man patīk būt ārā, man patīk, ka ir iespēja iziet ārā, man patīk plašums ap mani. Šis te rajons ap Rīgu, kur ir vienlaicīgi tuvu līdz darbam, kas tomēr ir ļoti liela dzīves daļa, komplektā ar to, ka es varu dabūt čivinošus putniņus apkārt un ezeru un iespēju arī izmantot ūdens transportu. Tā ir forša vieta, kur pavadīt laiku. Tad, principā, var sacīt, ka tās dabas tuvums, ūdeņi, ka tā ir tāda tava drošības osta? Es domāju, ka tā viens ir, ka ir drošības osta un iespēja relaksēties, jo pilsēta dzīvokļi un augšējie kaimiņi ar koka kurpēm, kas staigā, viņi nesniedz to ikvakara komfortu, ko gribētos mājās. Tas ir viens, otrs, protams, ir bērni. Iespēja bērniem augt un redzēt, ka viņi paši var izaudzēt kaut ko dārzā, iespēja viņiem redzēt pavasarī putnus, kas atlido, un rudenī, kas lido prom, tas ir forši. Kurš ir tavs mīļākais gada laiks? Īstenībā es nevaru akcentēt. Es esmu viens no tiem ratajiem trakajiem, kam patīk visi. Man patīk gan pavasaris un gaidīt vasaru, gan arī ziemā aizmaukt uz kalniem, paslēpot, pat šķūrēt sniegu, lai cik tas jocīgi neizklausītos. Tu pieminēji savus bērnības dienas, kas tā bija Saulkrastu pusē, kad domājot par bērnību, tu atceries, kāda bija tava pirmā bērnības atmiņa? Jā, es domāju, ka es atceros. Viens ir, ko visi apšauba, bet es diezgan precīzi varu aprakstīt, bet tas ir ļoti mazā vecumā, tas ir kaut kas ap gadu. Kad tēvs, kas tolaik Maskavā izstrādāja savu doktora darbu, viņš bija atbraucis mājās, un es atceros to sajūtu, ka viņš ņēma klēpī un rūtainā džemperī bija. Bet tas ir viens kaut kāds flash, kas nozib. Un tādas puslīdz apzinātas atmiņas man ir plus mīnus sākot no 3-4 gadu vecuma. Man šķiet, ka man 4 gados uzdāvināja tādu kā Eminam mašīnu, un es atceros, ka es mēģināju apgūt to pedāļu mehānismu pagalmā. Un atceros vectēvu, mammas tēvu, ar ko kopā tajā laikā mēs dzīvojām. Viņš diezgan daudz enerģijas ieguldīja laikā ar mani kopā, tur siltumnīcā, šūpolēs un visapkārt. Pastāst varbūt par tām attiecībām ar tavu vectēvu. Kas tavuprāt ir tas vērtīgākais, ko tu no viņa esi varbūt mācījies no tā kopā pavadītā laika? Jā, tā tad man bija 2 vectēvi. Viens aizgāja, kad man bija 5 gadi, tā kā reiz mammas tēvs. Par papu mēs viņu saucām. Un ar viņu to savu pirmo puslīdz apzinīgo vecumu, kas ir 3, 4, 5 gadi, kad es varu staigāt un sarunāties un kaut ko iemācīties, to es pavadīju faktiski ar viņu visvairāk. Un viņš bija riktīgi foršais vecis. Ja? Viņš bija bijis būvmateriāla bāzes saimnieks, līdz ar ko bija mājās drusciņi būvmateriāli, un viņš bija nenormāli pamatīgs. Un, grūti pateikt, vai viņš man to paguva ieaudzināt, vai tas ir ģenētiski, vai tas ir vienkārši manas personīgās īpatnības, bet man patīk pamatīgas lietas. Droši vien, ja es kaut ko veidoju ar savām rokām, tad tur būs 3 reizes pa daudz skrūvas vai naglas iekļautas konstrukcijā.
Tā kā tas ir pamatīgums, ko es no viņa esmu paņēmis. Un augot lielāks, tu atceries tās lietas, kas tev darīja prieku bērnībā esot? Kas bija tas, kas tevī varēja izraisīt tādas labas sajūtas? Kas bija tas tavas bērnības, tās lielās lietas, ko tu darīji? Zini, bērnība man pagāja, es teiktu, lielākā daļa man pagāja ārā. Jo tajā laikā mums bija ļoti maza mājiņa. Faktiski mēs vienā istabiņā dzīvojām vienu brīdi pat diezgan daudz cilvēki, jo tētis, mamma, es, māsa. Pa vidam vēl bija vectēvs, pa vidam vēl tēva māsa pie mums līdz ar to, un plus vēl vecāku māja, viņa diezgan daudz gadus bija būvniecības stadijā, līdz ar ko mēs tur migrējām pa telpām, kaut ko pabeidz, ievācāmies tur pagaidu virtuvi. Nu, skaidrs, ka tajos apstākļos, protams, ka lielākais ikdienas tusiņš ir kaut kur ārā, vai tas ir pagalms vai drusku lielākā vecumā ar draugiem kopā. Jā, nu mēs bijām tāda dabas bērnu grupiņa, kas braukāja ar BMX riteņiem, būvēja tramplīnus, trasītes un plosījāmies riņķī. Tu biji tāds vairāk špicbuks vai klausīgais puisis? Es biju īstenībā kaut kas pa vidu. Es arī vēl ar vienu esmu kaut kas pa vidu starp kārtīgo un varbūt tādu, kas ne līdz galam pēc grāmatas izdara visas lietas, kas jādara. Protams, nerunājam profesionāli vairāk, tas ir organizatoriski vai kaut kādā komunikācijas ziņā. Jo man patika mācīties skolā. Man ļoti viegli gāja, ja neskaita kaut kādas mazas nianses. Piemēram, man galīgi nepadevās dziedāšana, un man riebās dzējoļus mācīties. Līdz ar ko bija jābūt radošam, un to es atkodu, ka ja ņem Čaku vai Vēdenbaumu, un tīpaši mazāk zināmos dzējoļus, tad varēja mācīties pirmās 7, 8 rindas, un pēc tam tikai katru trešo, un pa vidu piedomāt kaut ko, kas iet ar atskaņām. Un arī domu rakstus varēja rakstīt pēc tā, ko klases biedri starpbrīdī pastāstīja, pa ko tā grāmata ir bijusi, un izšļūkt cauri. Bet savukārt kaut kāda matemātika, fizika, valodas, tās man gāja forši. Un arī interesanti, protams, bija to visu mācīties un atkost un saprast. Tā, ka skolā man gāja labi atzīmes, man bija ļoti okei. Teikt, ka es esmu baigi zubrījies un pavadījis stundas pie grāmatām, tā gan es laikam nevaru. Tas bija pateicoties vieglajai galvai salīdzinoši un kaut kādām spējām ātri varbūt noreaģēt uz situācijām un paņemt to, kas ir svarīgāks. Un bērnībā, kā tavi vecāki, kā tu viņus raksturotu, vai viņi bija tie, kas tos bērnu grožus palaid vaļīgāk, kad jūta, kad, piemēram, ir jāpalaiž kaut vai ar tiem pašiem, tu pieminēji tos BMX riteņus? Jā, absolūti. Jā? Absolūti. Un tas bija 90. gadi Latvijā, īpaši priekš tēva, kam bija viena no pirmajām privāta klinikām un vispār uzdrošināšanās strādāt privāti medicīnā, kas priekš tiem laikiem nebija tā, ka super populāri. Skaidrs, ka viņam bija ārprātīgas darba stundas, un viņu mēs pa lielam redzējām brīvdienās. Mamma man nav stingrā persona, ja viņa ļāva plūst tā kā jāplūst. Skaidrs, ka bija kaut kādas prasības, kaut kāds minimums, kas man ir jāievēro, lai spētu turpināt iekļauties ģimenē, bet nē, man bija brīvība, man mājas darbus nepārbaudīja, man nesēdēja blakus, ja es paprasīju palīdzību, man palūdza. Ja es biju savārījis kaut kādus sūdus un vajadzēja man kaut kādu atbalstu sniegt, tad to visu man, protams, ka nodrošināja vecāki. Bet man nebija kontroles. Tas, ko tu pieminēji, ka ārsta profesija, ķirurga profesija, ka tā ir tiešām skarba tādā ziņā, ka es man šeit neesmu satikusi nevienu ārstu bērnu, kurš sacītu, ka viņa tētis vai mamma ir bijusi mājās pietiekami bieži. Ja? Kā tu tiki galā ar to, ka tu tēti redzēji tik reti? Tu izjūti to trūkumu? Nē, es pat teiktu, ka nē.
Jo vakaros viņš kaut kad bija mājās, viņš nekad neizgāza kaut kādas dusmas, aizkaitinājumu uz ģimeni. Līdz ar to neradās iespējas ne par viņa profesiju, ne par viņa personību, ka kaut kas tur galīgi neiet tajā virzienā, kā to vajadzētu. Jau no ļoti agra vecuma es biju pietiekoši patstāvīgs. Man nevajadzēja, lai man kaut kas baigi uzpasē. Un plus vēl tas, ka mājās bija vectēvi no sākuma. Bija mammas tētis, un pēc tam vienā brīdī tēvs pārvācās pie mums dzīvot, līdz ar ko kāds mājās bija, ar ko parunāt. Un tēva tētis savukārt bija skolotājs, geogrāfijas skolotājs viņš bija, un vienu laiku pat skolas direktors Rīgā. Viņš mēģināja, protams, kaut kādu kārtību ieaudzināt, un droši vien, ka viņš ir iemācījis, ka darbi ir jāpadara līdz galam, un cilvēkam ir jāstrādā un jāspēj parūpēties par sevi un par ģimeni un par apkārtējiem. Tā, ka viņi man ir devuši salīdzinoši daudz ko tajā manas audzināšanā. Kad tu domā par tām savām skaistajām bērnības atmiņām, tad varbūt tu vari pastāstīt kādu foršu atmiņu, kas tev ir, piemēram, par tavām attiecībām ar mammu? Vai kāds ir, pankūks mažu svētdienas rītā, vai kas ir tās tavas, varbūt, sajūtas, vai kas īpaši, ko tu atceries, kad tu... Pirmkārt, par vecākiem runājot, lieta, kas tika gaidīta bērnībā, tas bija ikgadējais atvaļinājums. Tie bija braucieni. Īstenībā man atmiņā ir viens no pirmajiem lielajiem ceļojumiem. Faktiski pirmie divi. Viņi bija, man šķiet, ka man 5 gadu vecumā, vai viens bija, ka man bija 5, otrs, ka man bija 6. 5 gadu vecumā mēs aizbraucām ar mašīnu uz Vāciju, uz Rietumvāciju piekam. Tas bija wow, jā. Un tur visas tās iespējas, ka tur uz ielas var nopirkt frī kartupeļus un majonēzē pamērcēt un ēst, kas ir kaut kas ārprātīgi garšīgs, un kožļens var dabūt, un jogurtu, un apelsīnus. Tā bija pilnīgi jauna pasaule. Tas bija interesants ceļojums. Un otrs bija pirmā slēpošana. Tas arī bija, man šķiet, ka gada griezumā plus mīnus, vai man bija 5 vai jau 6, tad mēs aizbraucām uz Murmansku slēpot ar tēva brāļiem un attiecīgi maniem brālēniem. Pirmā pieredze uz slēpēm 5 gados trasē, kas nekad nav bijusi gatavota. Tie krēslu pacēlāji, kur no 1,5 metra bērnu met zemē, un tas, kas ir priekšā, tas mēģina viņu noķert. Jā, tas bija interesanti. Un arī tie kontrasti, tas attiecīgi priekš maza puikas ārzemju ceļojumi. Tur viens bija ar lidmašīnu, otrs bija ar mašīnu, bet jebkurā gadījumā cita vide, un tās vides tik ļoti kontrastā. Kā Vācija, kurā ir viss neiedomājamākais, un Murmanska, kur ir konzervi ar makaroniem un ābolu sula. Es pat neatceros, vai vēl kaut kas bija tajā veikalā, jo tur bija milzīgs veikals un pilnīgi tukšs, tā, ka 2, 3, 4 preces plauktos vienu veidu, ko var paņemt, un viss. Tu biji pacēlēs Latviju? Jā, varētu būt. Es arī tur biju, ka man bija kaut kā, man liekas, es nezinu, varbūt 8 gadi, tā kā es zinu to trasi. Uz kalnu briežu ķērpji aug. Un tu brauc lejā, un ir tikai to trasi, ir tā kā, zini, kas skatās... Tagad ir tās moguļu sacensības. Jā, precīzi. Moguļu trasa vienkārši tu brauc lejā un ir kājas lupatās. Jā, tā tur bija. Jā, tā kā es zinu šo Murmansku stāstu, un nav notīrīts lidlauks, un tu lido ar Aeroflotu, kur tev šķiet, ka principā varētu arī durvis attaisīties. Bet deva spēlēt tur spēlīti. Tas bija forši. Kur spēlīt? Tur, kur olas jāķer laikam bija. Jā? Jā, mums deva. Jā. Es nesaprotu, vai man deva. Man varbūt nedevis, tikai zinu, ka man brālis tēloja, ka viņš ir mana māsa, jo tad bija lētāk lidot. Lidmašīnā jāstāv. Šādi sapuri tādiem grūzīgi. Ja domāju, es varēju izbraukt tajā laikā ar māsas pasi. 3 gadnieka pasi. Jā.
Jā, tā kā es nesaprotu, kas bija tajā laikā vispār reāli notika. Bet, kad tu vēl domā par bērnību, tu atceries, kas ir varbūt tava īpašā bērnības gāša? Nu, vienu es sapratu, ka varbūt tie frī kartupeļi, kas tolaik Vācijā garšoja baigi labi, bet kas varbūt bija tas, kas tev mājās asociējās ar tām tavām garšām, kas tev garšoja? Mājās bija svētdienas rītā mannā putra ar cukuru un kanēli. Es teiktu, ka tas ir visprecīzākais. Ka to cukuru uzkaisa un viņš drusciņi pakūst un pēc tam karamelizējās. Super veselīgi. Jā, tas ir diētiskais variants. Tu bērnībā spēlēji ārstos mājās? Nē. Tu nespēlēji ārstos? Nu, kaut kādas varbūt epizodes, bet principā nē. Kāpēc? Priekš kā man spēlēt ārstos? Man tāpat katru mēnesi vismaz kādu dežūru bija jāpavada slimnīcā pie kāda no vecākiem. Es pirmo skalpa replantāciju biju kā liecinieks no operācijas zāles stūrīša redzējis 5 gadu vecumā, kur galva sādu šuja atpakaļ džekam, kam suns nokodas. Tā ka tur mājās atdarināt ar kaut ko iedomātu nebija nekādas jēgas. Tas, ko tu redzēji jau bērnībā, tas, kā tev šķiet, tas kaut kā jau tavā prātā nosēdās, kā kaut kas, kur tu gribētu virzīties arī vēlāk? Nē. Es teiktu, ka nē, ka tas ir kaut kāda klase 7., 8., kad jau kaut kādas domas par kaut kādu virzienu parādās, bet tās bērna atmiņas, ka ir slimnīcas, vienkārši kaut kāda vide, telpas, cilvēki. Es domāju, ka to virzienu vairāk noteica tieši tā vide, kas bija apkārt, jo tagad varbūt drusciņi mazāk, bet tieši tie 90. gadi ir tas laiks, kad cilvēki bija vairāk saliedēti, it īpaši tādās lielās kompānijās. Ja šobrīd ir tikai daži trakie, kas taisa kaut kādas nometnes vai lielus pasākumus, bet šie 90. gadi, tas bija laiks, kad bija katru vasaru bija, piemēram, windsurfinga nometne Pāvilostā, kur, 70, 80 cilvēki atbrauc, viss lauks ir pilns ar teltīm, un stabila puse no tā bija ārsti vai ar ārstiem saistīti cilvēki, kas kopā tusējās. Un ziemā bija Alūksnē tāds ķauķu kalns ar slēpošanas. Tur bija 4 slēpošanas trases uz kalna ar veco pacēlāju, kur āķis jāāķē klāt. Un to trasi arī bija pilnīgi dakteru kompānija, ne privatizējusi, bet bija ieguvusi tiesības apsaimniekot un pamatā arī aizņēma ar maizīšu ēšanu vagoniņā, ar mazu krāsniņu. Līdz ar ko tajā ārstu vidē ir faktiski vide, kurā es esmu audzis, kas ir braukuši uz ģimenes viesībām, pie kā mēs esam braukuši kopā, kur bērni ir no bērnības pazīstami. Un automātiski tajā vidē kaut kā es iekļāvos. Bet tad, kad tev bija tie, tu mācījies tajā 8. klasē, tad parasti jau cilvēki sāk uzdot to jautājumu, par ko tu vēlētos kļūt, kad tu izaugs liels? Nē, tad man likās, bet es nevaru pateikt, ka ir bijis vai kaut kāds klikšķis, vai es esmu šausmīgi uz to gājis agrākā bērnībā, bet jā, klases 7., 8. mēs ar vecākiem par šo tēmu runājām, un es teicu, ka es labprāt domātu medicīnas virzienā. Un faktiski 8. klasē kaut kā sanāca, ka man izdevās nomainīt skolas un no Saukrastiem uz mācībām Rīgā pārvākties, un tad tur jau es centos apzināti spērt soļus, lai mācītos pēc tam vidusskolā ķīmijas bioloģijas klasē un būt gatavāks medicīnas studijām. Tur es gan jau fokusējos diezgan droši. Tu atceries, ko tev, piemēram, vecāki arī sacīja tajā brīdī, kad tu sacīji, ka tu gribi iet medicīnas virzienā? Jo viņi jau zina, ko tas nozīmē, vai ne? Kāda, viņi atbalstīja uzreiz to, tev vēl bija priecīgi? Es teiktu, ka viņi ir atbalstījuši visas manas izvēles dzīvē, kādas ir bijušas pat vienu sezonu Latvijas rallija čempionātā. Līdz ar ko tādu profesijas izvēle, tas, droši vien, ka viņiem bija prieks, ka es esmu izvēlējies studēt. Vai viņi atbalstīja par medicīnu? Protams, tēvs saka, ka viņš ir licis man 2 reizes padomāt, vai tiešām to vajag, jo citās profesijās var sasniegt tur ātrāk un vairāk un vieglāk.
Nu, tāpat laikā es esmu 1000% drošs, ka viņš ļoti cerēja, ka es to izvēlēšos. Lai arī skaļi to tiešā veidā man nepateica. Kāpēc tā man ļoti grūti pateikt, bet medicīnā ir kaut kāda nozīme tomēr iespējai pārmantot zināšanas, nodot zināšanas. Un tas ir no vienas puses tas ir amatnieka darbs, no otras puses tur ir arī diezgan liela nozīme tradīcijām. Līdz ar to, jā, man atrunāt nemēģināja, palīdzēt man mēģināja, cik tas bija man vajadzīgs, lai man tas izietu cauri. Jā, man pat tur grūti kaut ko vēl piebilst. Tas grūtais un garais ceļš tevi nebaidīja, jo, lai kļūtu par mediķi, tur ir ļoti ilgs, principā, tas process, kamēr cilvēks nokļūst, tur viņš ir. Jā, tā tas šķiet cilvēkiem no malas. Tāpat laikā cilvēkam, kas tajā vidē ir bijis kopš dzimšanas, pasaka, ka būs tur jāiemācās 75 lapušu apjoms uz nākošo dienu. Mēģinās, ja jau kāds to ir varējis, gan jau es arī varu. Ja nesanāk, dabū pa galvu, saprotu, ka vēl vajag kādas stundas likt klāt tai mācību darbā. Bet es to neuztvēru kā kaut kādu izaicinājumu, kam jāpārkāpj pāri vai sevi jālauž. Es gāju, centos, strādāju un ar interesi gaidīju, pie kā tas novedīs. Bet man patika, ja neskaita varbūt pirmos kursus studijās, kas bija ar virkni lietu, ko ir diezgan stulbi, ja tev ir plus mīnus skaidrs tas virziens medicīnā, tad motivēt sevi, kāpēc tev jāiemācās kaut kas, ko visdrīzāk tu aizmirsīsi pēc mēneša vai pusgada vai 2 gadiem un ikdienā neizmantosi. Bet tas viss arī kaut kādā brīdī absolūti mainījās. Tā kā sākās klīniskās disciplīnas, un tu redzi dzīvu cilvēku, un redzi problēmu, un redzi risinājumu, tad skaidrs, ka tas āķis jau bija lūpā krietni lielāks. Un tad arī motivācija pilnīgi savādāka, un arī tas pasaules skatījums pamainās. Tu pieminēji to motivāciju. Tu saprati jau sākotnēji, kāpēc tu to gribi darīt, vai tas ir tāpēc, ka tevi interesē tas, vai tev ir kāds, piemēram, konkrēts jau mērķis, ko tu, piemēram, gribi izdarīt, vai ko tu gribi paveikt, vai kas ir tas bija tas tavs, varbūt, zinulis, kāpēc tu izvēlējies tieši šo ceļu iet, un tieši arī šajā jomā, kurā tu esi? Tas lielais mērķis man nav uzstādījums, ka man vajag, lai pēc nāves būtu 4-metrīgs piemineklis vietā ar pieminētu vārdu izcilais un talantīgais, līdz ar ko. Nē, mana dzīve sastāv tomēr no kaut kādiem modulīšiem, kas ved kaut kādā virzienā. Tas, ka man nav pacietības, lai ārstētu cilvēkus ar tabletēm un gaidītu man palīdzības rezultātus mēnešiem vai pat gadiem ilgi, to es sapratu diezgan ātri. Studiju laikā es arī izvēlējos pastrādāt traumas slimnīcas reanimācijā dažus gadus par māsu palīgu, līdz ar ko es arī iepazinu smagus pacientus, mirstošus pacientus, komunikāciju ar nāvi un tuviniekiem un tā tālāk. Un tas arī drusciņi man ļāva kaut kādas izvēles izdarīt, kas ir tas, ko es savā karjerā gribu darīt. Un man bija iespēja, ņemot vērā, ka mēs esam tomēr diezgan ar medicīnu saistīti ģimeni, tad man bija iespēja diezgan daudz redzēt tieši mācību laikā no citām. Tajā brīdī jau bija skaidrs, ka tās būs ķirurģiskās disciplīnas. Līdz ar ko, jā, es apskatīju, ko dara asinsvadu ķirurgi, ko dara neiroķirurgi, ko dara sirds ķirurgi, ko dara traumatologi klātienē. Un saliekot visus plusus un mīnusus, sapratu, ka tomēr mana specialitāte būs plastikas ķirurģija. Ne tikai tāpēc, ka ir prestīži vai iespēja strādāt tur ar jaunākiem pacientiem un neuzņemties varbūt kaut kādus tik daudz dzīvību apdraudošas lietas ārstēt, bet arī tas viss kopums, ka ir salīdzinoši izglītoti, inteliģenti pacienti pamatkontingentā.
Ir iespēja dabūt ātru rezultātu, ir iespēja dabūt milzīgus dzīves kvalitātes uzlabojumus priekš pacientiem, ar ko ļoti maz citas specialitātes var sacensties tieši tajās cilvēku pašvērtējuma un dzīves kvalitātes izmaiņās pret mūsu veiktajām darbībām. Un, protams, pieredze ir ļoti unikāli, ka ir aktīvi funkcionējošs ģimenes loceklis specialitātē ar 30 gadu pieredzi, kurš var palīdzēt katrā izvēlē, katrā neskaidrajā jautājumā. Var pienākt katrā operācijā, kur nav skaidrs kaut kāda apstākļu dēļ, kā šī operācija noritēs vai kā viņu foršāk uztaisīt. To pieredzi nekur citur visdrīzāk šādā 10 gadu karjeras periodā, kāds man ir bijis, neviens cits nevarēja nodrošināt. Vēl atgriežoties tajā laikā, kad tu tapi par to, kas tu esi tagad, un tu pieminēji to, manuprāt, ārkārtīgi arī svarīgo jautājumu, ar kuru sastopas ārsti, un tā ir, kā tu to nosauci, komunikācija ar nāvi. Tu atceries, kas bija varbūt tajā tavā redzējumā varbūt tas grūtākais tajā laikā, kad tu pirmoreiz principā sastapies ar šo stāstu, arī jau redzot to no tāda ārsta perspektīvas? Es nevarētu teikt, ka nāve ir bijis tas emocionāli grūtākais, ar ko jāsaskarās. Ir skaidrs, ka protams, tās dzīvības kaut kad izbeidzās, un tie iemesli mēdz būt dažādi. Vai tas ir trauma, vai tas ir hroniska saslimšana, vai tas ir avārija. Tā ir daļa no dzīves, un tas ir jāpieņem. Tāpat kā mēs atvadāmies no tuviniekiem kaut kādā brīdī, vai atvadāmies no maidzīvniekiem, tāds pats gals arī mūs visus sagaida. Skaidrs, ka tuviniekiem grūti, un skaidrs, ka jāmāk komunicēt. Tāpat laikā es arī nekad nereiz redzēju skaidrs cilvēkus, kas aizgāja, bet es neredzēju, ka tas notiktu panikā, mokās, drausmīgās un tā. Es teiktu, ka emocionāli grūtākais ir redzēt smagi traumējušos cilvēkus. Piemēram, bija Džeks, kas bija 17 vai 18 gadīgs puika, kas bija strādājis Latvijas dzelzceļā, un vilciens bija nomaucis pār kājai. Viņam bija amputēta kāja augšstilbu līmenī. Un viņš, kad pamodās, nākošais rīts, tur nakts komā, no rīta viņš pamostās, un pirmā sūdzība, ka viņam kāja sāp. Un tad tie ķirurgi apkārt. Un saprotams, ka neviens ne anesteziologs dežūrējošais, ne tas dežūra traumatologs, viņi nav gatavi viņam aiziet un to pateikt, ka vecīt, tā nav kāja, kas tev sāp, ka tas ir tikai nervu gals, kas ir palicis. Šīs ir situācijas, kas sit ārā no psihes arī tagad pēc 15 gadiem. Bet tā ir viena no lietām, ka strādājot medicīnā, tev ir jāvar sevi norūdīt, lai krīzes situācijās tev galva strādā. Un diemžēl šitās briesmīgās lietas ir tās, kas tevi to galvu ļauj nepazaudēt varbūt spēju spriest un reaģēt tad, kad tev vēl ir tās sekundes laika, lai saglabātu dzīvību vai roku vai kāju vai nogrieztu pirkstu. Tā ka, tas ir daļa no attīstības. Es domāju par to, kā varbūt tu pats sevī esi identificējis empātiju, jo jebkuram šķiet ārstam ir svarīga tā empātija, un kā viņu savienot ar to, ko tu saki, ar to rūdījumu, ar to profesionalitāti. Tu tā kā jau esi tajā posmā, kur tu proti to kopā salikt, un tas ir dzīvo kaut kā līdzsvarā. Es tā ļoti gribētu cerēt. Protams, pašam ir baigi grūti spriest, cik es vienā vai otrā situācijā esmu spējis veiksmīgi nokomunicēt ar pilnīgi katru personības tipu vai ar katru individualitāti. Bet, protams, tas ir darbs, un man tā karjera ir izveidojusies tā, ka tie ir ļoti daudzi desmiti cilvēku nedēļā, ko es satieku, ar ko es dabūnu komunicēt.
Un es domāju, ka tas, nu, tā lielākā droši vien nozīme ir tam, cik tu esi godīgs un taisnīgs. Gan pret konkrēto cilvēku, kurš ir nācis pie tevis pēc padoma vai kuram ārstēšana ir kaut kādā etapā, gan arī pret sevi. Ja tur ir prognozējams, ka tā ārstēšana nerezultēsies ar šausmīgi laimīgu cilvēku vai ar superīgu rezultātu, tad ir tikai pareizi vai neuzņemties vai norādīt, ka kur ir šādi ir scenāriji, katrs ir ar saviem riskiem. Ja piepildīsies kāds no šiem sliktajiem riskiem, tad mēs meklēsim vēl tādu un tādu variantu, kā mēs no tā tiekam ārā. Nu, tas ir ne tikai privāta pieredze, bet arī visas pasaules pieredze, ka vislielākās problēmas medicīnā saistās tieši ar komunikāciju. Ar to, ka cilvēki ir nonākuši situācijās, kur viņi nav komfortā, vienalga, vai tas ir tāpēc, ka viņiem ir ķermeņa aprises mainījušās, vai tāpēc, ka viņiem ir ļaundabīgs audzējs, vai tāpēc, ka viņi ir avarējuši, vai tāpēc, ka viņiem ir dzīvība apdraudēta dēļ kaut kādām citiem apstākļiem, bet viņi nav komfortā. Un mēs visi esam cilvēki, un tie smadzeņu darbības pamatprincipi, viņi ir salīdzinoši universāli. Un cilvēkam, kad ir stress un nāves bailes, tās viņu reakcijas arī ir diezgan līdzīgas. Ja? Ar bezcerības sajūtu, ar noliegumu, ar dusmām pret apkārtējo pasauli par to, ka ir viņus piemeklējusi netaisnība un viņi ir šādā te situācijā. Un, nu, to gan es ļoti ārkārtīgi ātri iemācījos. Paldies valsts slimnīcai par iespēju karjeras pašā sākumā jau ieraudzīt tik daudz cilvēkus ar tik daudz problēmām un tik daudz viņu izpausmēm, ka es ļoti ātri varēju saprast, ka es neesmu šeit, lai viņu tiesātu. Ja? Un nav tā, ka tas cilvēks, kas atnāk un izgāž dusmas, ka es esmu vainīgs pie viņa dusmām vai viņa izvirdumiem. Bet bieži vien viņiem nav ar ko izrunāties, viņiem nav pie kā pieķerties. Un, dusmas ir viena no dabīgajām emocijām. Ja viņam ir svarīgi viņas izgāzt, man nekas nenotiks no tā, ja es uzklausīšu un mēģināšu mierīgā veidā izstāstīt, ka pat ja situācija ir tāda, meklējam risinājumus, lai tomēr mazliet arī smaids sejā kaut kādā brīdī parādītos. Tu saki, ka tas cilvēks izgāž uz tevi dusmas, un tu teici, ka ar mani nekas nenotiks. Es aizdomājos, bet vai tiešām ar tevi nekas nenotiek? Jo viens ir tas, kā tu, piemēram, tajā brīdī tu šeit strādā ar savām emocijām un kā tu reaģē, bet kaut kādu triecienu varbūt arī tas vai tādu bezspēku vai izmisumu, jo tas mūsu iekšējā pasaulē arī var atņemt enerģiju kaut vai kaut kāds daudz. Tas iemācījies. Es gribētu ticēt, ka esmu šito iemācījies. Es ļoti reti, kad braucot mājās, vēl līdz mājai paturu kaut kādas negācijas vai stresu vai dusmas pēc tā, kāda ir bijusi darba diena. Viens no iemesliem ir, kāpēc es dzīvoju ārpus Rīgas, arī ir tas, ka man ļoti patīk tas laiks, vai tā ir pusstunda, vai tagad, kad remontē Brīvības iela, tā ir stunda māju ceļā, bet tas ir laiks, kurā var paņemt kafiju vai ūdeni vai jebko. Un māju ceļā mierīgi paklausīties mūziku vai braucot ar moci, paelpot pilsētas putekļus un varbūt kaut kādu ceļu posmiņu ātrāk izbraukt un atslēgties no tās darba vidas un atbraukt mājās jau ar smaidu sejā. Ko tu klausies? Kādu mūziku pa ceļam klausies? Zini, man ir ļoti liels sajukums. Gan mūzikas ziņā, tas tā ir bijis ļoti, ļoti ilgu laiku jau faktiski. Jo vidusskolas laikā mēs bijām skateru BMX-istu grupiņu, un skaidrs, ka no tiem laikiem man ik pa brīdim arī paskan Linkin Park vai Rage Against the Machine vai Korn vai System of a Down. Un ir arī kaut kāda daļa popmūzikas, man patīk Coldplay, man patīk Imagine Dragons. Ir arī drusku mierīgākas mūzikas, ko šeit tad es uzlieku. Tā kā diezgan daudz no visa kā.
Atgriežoties vēl pie tava stāsta par tām emocijām, nu, kā tev šķiet, vai empātija tā ir prasme, kurai dabiski ir jāpiemīt ārstam, vai to var iemācīties? Es domāju, ka ārstam savā būtībā ir jābūt labam cilvēkam. Skaidrs, ka ir darbs, kas notrulina, un apstākļi, kas notrulina un neļauj to, un vēl pārējais fons tur maza alga, nepietiek aprīkojums, telpās nav ventilācija. Nu, viss, tas, protams, ka mazliet sēdina baterijas ikvienam, kas tajā vidē strādā. Bet nu, visā pamatā ir jābūt labam cilvēkam un ir jāpatīk cilvēkiem, kas nāk un kas lūdz padomu. Un skaidrs, ka ir kaut kādas lietas, kas ir jāizkopja, ja runāšana ir jāizkopja. Man viens no skolotājiem, pie kā es esmu ilgāku laiku pavadījis Beļģijā, profesors Hamdī, kas ir Briseles Universitātes slimnīcas galvenais vadītājs tieši plastikas un rekonstruktīvajā ķirurģijā. Viņš arī tāds emocionāls vīrietis, pamatā no Sīrijas, bet studējis un kļuvis par profesoru Beļģijā. Tā ka visu karjeru viņš ir tur aizvadījis. Un viņš tāds diezgan emocionāls brīžiem ir, un kaut ko mēs runājām, un viņš stāstīja, ka viņam tur lekcija jāgatavo un tā, un ka studenti ir forši izteikušies par viņa lekcijām, un kaut ko viņš tur bija vienam no kolēģiem pateicis, un tas, kurš arī ir profesors, bija teicis, ka nē, ka viņš tā nevarot uz skatuves, viņš tur nejūtās labi, ka viņš nav aktieris. Un ar 4 trīsstāvīgajiem angļu valodā profesors Hamdī šito nokomentēja, ka kādā sakarā tu neesi aktieris, tu ej uz skatuves un tad kļūsti par aktieri, jo Haidī. Vai nu tu neej uz skatuves, vai tu nevis attaisnojies, bet tu kļūsti par aktieri. Nu, es uzskatu, ka tā ir daļa no mūsu visu dzīves, un tā ir darba specifika. Ja es esmu izvēlējies, ka es strādāšu ar cilvēkiem, kas nāk pie manis, nevis tāpēc, ka pie manis var nopirkt saldējumu, vai es varu viņiem nogriezt matus tādā veidā, kā viņi grib, bet viņi nāk tāpēc, ka viņiem ir kaut kas viņu ķermenī traucē. Ja? Vai tas ir slimība, vai tas ir slimības sekas, vai tas ir vēl kaut kāda cita problēma, kas cilvēkam neļauj justies labi viņa ķermenī, un man ir zināšanas, kā es varu šo te problēmu atrisināt, tad mans pienākums ir būt arī tādam cilvēkam, lai viņš ar mani normāli spēj komunicēt, lai es varu viņā ieklausīties. Pat ja man tas liekas absurdi. Tam cilvēkam ir tiesības justies tā, kā viņš jūtās. Tu minēji to, kas man ļoti patīk, ko tu sacīji par to, ka ir ļoti svarīgs tas taisnīgums un godīgums sarunās ar pacientu. Bet mēs zinām, ka dažreiz varbūt būt godīgam nav nemaz tik vienkārši, ja īpaši ir jāpaziņo kaut kas varbūt nav tas, ko pacients gaida, ka tu sacīsi. Tu esi atradis to ceļu, kāda varbūt ir tā tava formula, ko tev ir svarīgi varbūt savā vēstījumā pateikt pacientam, kur viņš varbūt, ka tev ir jāpasaka kaut kas varbūt nav tik labs, ko viņš gribētu dzirdēt. No grūtām sarunām neviens medicīnā strādājošs nav pasargāts. Un universāls veids, kā to atrisināt, diemžēl nav. Tāpat kā nav 2 vienādu pacientu, tāpat nav 2 vienādu ārstu un 2 vienādu situāciju. Tā kā risinājumu, kā strept ārā situācijas, kurās mēs negribot esam nonākuši, tāda risinājuma nav. Komunikācijas veids, saprast, kāds ir tas ceļš, kas cilvēkam būs pieņemami, saprotami un neizraisīs nākošās sliktās emocijas, viņš diemžēl nav universāls. Droši vien lielākais, ko es esmu mācījies, ir tieši šī komunikācija, kas ir nepieciešama pirms jebkādām medicīniskām manipulācijām. Un tas ir, ja mēs redzam problēmu, kas ir jau startā, kas neizkoriģēsies, lai vai ko mēs darītu, mūsu pienākums ir pacientam to parādīt. Un tas ir tas, kam es veltu ļoti daudz laika, veicot mērījumus, rādot, stāstot, plānojot, arī izskaidrojot, kāpēc mēs taisīsim operāciju vienā vai otrā veidā. Tāpēc, ka, ja mēs darām tā, tad risks, ka būs šādi, ir mazāks. Ja mēs darīsim savādāk,
potenciāli var būt iegūmas lielāks, bet šitāds te risks arī ar lielāku varbūtību. Un tas, kas pacientiem ir, manuprāt, ļoti svarīgi un kas arī ir ārsta pienākums informēt, ka nevienmēr un viss ir pilnīgi nevainīgi un mēs varam iekultīs nepatikšanās ar pilnīgi jebkuru pieskārienu konkrētā cilvēka ķermenim. Un ja mēs uzņemamies kaut ko darīt, mums vajag backup plānus. Un tas gan ir absolūti vienmēr, ka ja mēs kaut ko darām, tad vienmēr ir jābūt kaut kādam plančikam, ko mēs darīsim, ja mums neies vienā vai otrā scenārijā. Sarunas sākumā tu sacīji, ka tev ir svarīgi arī būt tajā dabas vidē, jo tas ir svarīgi arī tev kā tētim, un tu pats, kad biji mazs, un tagad, kad tu minēji, ka tev patīk redzēt, ka, piemēram, bērni redz, kā uzaug kaut kas dārzā. Piemēram, tas pats burkāns, kas nokļūst uz galda. Tu es gribētu varbūt celot tādu analoģiju arī ar to tev pārējo, varbūt dzīves procesu. Cik es sapratu, piemēram, arī, lai būtu tur, kur tu esi tagad, tu esi bijis arī sanitārs, ja? Tad cik tavā skatījumā ir svarīgi arī, kā speciālistam iziet tos ļoti daudzos un dažādos posmus, principā esot dažādās pozīcijās. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo medicīna vispār pamatā viņa nevar funkcionēt tikai uz ārstiem. Nav tā, kā ārsts izārstē un viss ar to beidzās. Tas ir komandas darbs, kurš sākās no slimnīcas vadības un politiskiem lēmumiem, tas ir saimniecības daļas un viss pārējais, kas rūpējās par to, lai instrumenti strādā un telpas ir tīras un baktērijas un sēņu sporas nelido pa gaisu. Tur ir virkne soļu, kas ir ārprātīgi svarīgi savādāk. Ja kaut kas no tiem nestrādās, tad arī tas ķirurģiskais darbs būs bezjēdzīgs, viņš būs ar ārprātīgiem riskiem, kas mūsdienās nav īsti pieļaujami. Un tas pats arī par medicīnas aprūpi. Ja, no vienas puses sanitāra darbs ir zemākais tieši tajā pacienta aprūpē, no otras puses sanitārs ir tas, kas visvairāk diennakts laikā pieskarās pacientam. Viņš būs tas, kas to dibenu nomazgās guļošajam opītim reanimācijā. Ja viņš to neizdarīs, tad viena nedēļa reanimācijā un pēc nedēļas būs izgulējums, kas būs jāārstē jau mikroķirurģiski vai apdraudēs dzīvību. Tā kā nevar pateikt, ka kaut kas ir absolūti mazsvarīgi. Un es domāju, ka tas darbs un tas, ka bija nenormāli foršs kolektīvs traumu slimnīcas reanimācijā, gan absolūti visos līmeņos, viņš arī man ļauj daudz vieglāk strādāt komandā, nekā varbūt tas ir kādiem, kas nav izgājuši šo pieredzi. Tomēr atšķirās gaisotne, ja ir operācija zālē, kur reizēm ir operācijas, kur ir līdz 9-10 cilvēkiem vienlaicīgi operācija zālē. Ja mēs strādājam 2 brigādēs, un tāpat ir instrumenti un ir anestēzijas personāls un tā tālāk. Un, ja visu līmeņu visi spēja sasveicināties ar čau vai pasmieties viens par otru vai ieslēgt foršu mūziku, kas fonā skan, tad tā darba vide un gaisotne, viņi ir daudz patīkamāka un daudz vieglāk iet arī vairākstundīgās operācijas. Tā man liekas jocīgi ar manu pieredzi redzēt, piemēram, ka atnāk tur pēdējā kursa medicīnas students vai 1. gada rezidents, kurš bez lūdzu un paldies vai sasveicināšanās tur kaut ko pieprasa. Un ģērbtuvē viņš izkāpj no čībām un ķirurģiskā apģērba paliek tas zemē, kaut arī stūrī ir kaste netīrai veģei un apaviem, kur savukārt visi, kas strādā 10, 20, 30 gadus, tomēr savas mantas var nolikt, lai vienam citam nav jāiet un jāvāc pa zemi viņa lupatas. Man šķiet, ka tā ir lieta, kas veido mazliet to darba personību. Tas ļauj tavā kompānijā citiem arī justies drusku foršāk. Domājot par ķirurgiem, man šķiet, ka cik man ir bijusi tā saskare, tad man ir sajūta, ka viņi visi kaut kādā mērā tomēr ir diezgan pedantiski cilvēki. Vai ķirurgam ir jābūt pedantam, vai tu esi pedants? Mani novērojumi tik ļoti par to neliecina.
Jo, nu, ir tā, ka tomēr darbā paiet daudz stundas. Un ir tava darba vide, ir kabinets, ir operācijas zāle, kur izstiepjot roku vienā un tai pašā vietā vienmēr ir pie konkrētās operācijas viens un tas pats instruments, un ir kārtība, un ir tiešām iedziļināšanās katrā operējumā vidē tur ar milimetru precizitāti un bieži vien pat mazāk kā milimetru precizitāti. Un tas viss brīdī, kad tu iekāp mašīnā vai atbrauc mājās, nu tev negribās vairs tā, ka tu dakšiņu noliks tādā leņķī un tajā vietā. Un kaut kādu brīvību dzīvē mazliet vajag, lai tu neiespringtu uz pilnīgu ārprātu. Protams, ka patīk tīrība un sakoptība un tā, bet nu, tas nav uzsvars. Uzsvars ir, ka vismaz manā pasaulē, lai mana ģimene nedzīvot muzejā. Tā ir māja, kur ir jājūtās ērti. Nu, ja tur paliks tās čības kaut kādā vietā pa kājām, nu, droši vien, ja ļoti traucēs, tad viņas pabīdīs malā, ja netraucēs, nu, tad viņas pēc dažām stundām tāpat kāds uzvilks kājās un tas atrisināsies. Kāpēc jāklāj gulta? No rīta jau vakarā atkal jāiet gulēt. Nu, tas ir apmēram uz robežas. Ir rīti, kad viņi paliek, ir rīti, kad nē. Bet jā, es domāju, ka tā ir apmēram tā robeža, līdz kurai. Tev ir kaut kas tāds, kas tev reāli ikdienā kaitina vai var sakaitināt? Kas ir tas, kas tev kaitina? Es teiktu, ka nē. Nē, nu ir sīkumi, kas krīt uz nerviem. Nu, man ir izaicinājums, piemēram, celtniecība. Es nesaprotu celtniecību vispār pēc būtības. Vismaz tādu, ar kādu man ir bijusi tā laime saskarties pēdējos gados. Piemēram, bruģēšana vai nu, kaut kādas tādas lietas, kur fiksē stundu apmaksa, piemēram. Nezināmie kaut kādi, kas neprognozējamās izmaksas, kas ir neprognozējamas vai termiņi. Nu, tās ir lietas, jā, bet nu, tas nav tā, ka es zaudētu paškontroli vai plūktu matus par to, ka kaut kas ir tāds, kas man dzīvi apdraud. Tad, kad tu runāji par tām lietām, ko tev patīk darīt, tātad, ko es tur varēju sadzirdēt? BMX, skates, slēpošana, un tad arī rallijas. Tas viss ir... Nu, man patīk ierīces, kas brauc. Es tur īsti neko nevaru padarīt. Es par laimi neskatos no kā lidojoša virzienā, jo, nu jā, tās ir manas laikam, nu, šī brīža. Es teiktu, ka jā, ka bezpalīdzības sajūta ir lielākās bailes, kas man ir. Vai tas ir karš vai kaut kāda cita veida netaisnības, kur nevar sevi vai tuviniekus paglābt. Nu, tie ir apstākļi, kuros es negribu nonākt. Un redzi, lai arī šitam te eksemplāram ir drusku vairāk kā 60 gadi, tomēr uz ūdens viņi turās. Un, ja kas, tad vestīti un riņķītis man ir, un telefonu paspēt iemest neizmirkstošām atciņā, lai piezvanītu vai sūtītu koordinātas, es saglabāju. Bet visādi citādi man ļoti patīk transporta līdzekļi. Jā, sākumā tas bija BMX, tad kalnu ritenis, papildus no 16 gadu vecuma man bija iespēja ar mocīti braukt. Un arī tagad, varbūt ne tā, ka katru dienu, bet vasarā foršā laikā es cenšos ar moci uz darbu braukt un kādu izbraucienu vasarā uztaisīt. Un par laivu stāsts atkal ir tāds, ka man patīk smukas lietas. Un tēvs bija paņēmis arī 60. gada koka laivu un nopietnu restaurāciju sācis. Un nu, skaidrs, ka diviem cilvēkiem, kas ikdienā ir strādājoši, mēģināt sadalīt, kurš kurā dienā ar ko brauks, īsti negribējās. Un tā nu es sportiskas intereses pēc papētīju laivu vēsturi un nonācu līdz šim te.
Un šitas ir interesants eksemplārs, jo ar šito modeli kļuva ļoti slavena viena laiva būvētava. Ja šitas bija pirmais priekš konkrētā dizainera, tā bija pirmā motorlaiva, ko viņš vispār uzzīmēja Zviedrijā 50. gados. Un viņš ar viņu tā uzspridzināja, ka priekš viņa nākošā modeļa Volvo rūpnīca speciāli motoru uzprojektēja tikai, lai viņa laivām likt. Un šobrīd viņa laivas var arī pa 700–800 tūkstošiem eiro pasūtīt tās, kas šobrīd konkrētajā būvētavā ražo. Tā ka vienai ļoti lielai ražotnē šitas bija pats sākums. Un bija labs piedāvājums, jo Zviedru džeks nebija ticis galā ar restaurāciju, un viņa bija daļēji pabeigta, bet ar ļoti lielu ūdens ieplūdi apakšā caur klāju, un to vietu viņam nebija izdevies atrast. Un tā nu mēs viņu te Latvijā pamazām turpinām vest līdz spīdošam stāvoklim. Un tu pats arī kaut ko ar savām rokām dari tev, vai? Nu, diezgan nedaudz. To tomēr pieskatām un plānojam, bet šitas apjomiņš ir diezgan liels, pat tāda pavasara sagatavošana, kas prasa viņu noslīpēt un nolakot. Un tas ir nedēļas pilna laika darbs to izdarīt, un pagaidām man tas laiciņš neatrodās. Šai laivai ir arī vārds? Jā, viņu sauc Nabben. Kāpēc? Nav nejausmas kāpēc, bet šis te vārds viņai ir no dzimšanas. Jā. Es zinu, ka viņa ir 610. šādas laivas uzražotais eksemplārs. Viņas bija kopā ap 800 šitas modelis, ko uztaisīja. Šitas bija modelis vēl pēdējais modelis, ko rūpnīcā ražoja ar rokām. Respektīvi, bez nekādas rūpniecības. Katrs dēlītis ir ar roku uztaisīts 61. gadā. Un tos vārdus deva lielākoties tādus, kā šie te pircēji izvēlējās, kā viņi grib saukt, un vai tā bija pircēja izvēle, vai viņi iedeva pašā būvētavā, es nezinu, bet tas ir viena neliela ciemata nosaukums Zviedrijā. Nu, es aizdomās, ka tev patīk skaistas lietas, bet klausoties tajā, ko tu stāsti, man šķiet, ka tev varbūt patīk arī skaistas, un ne tikai skaistas, bet arī lietas ar jēgu. Tā ir ar kaut kādu dziļāku nozīmi. Jā, nu tās atkal dzīves izvēles. Ja man nevis mājās ir glezna, bet ir motocikls ar kaut kādām detaļām, ar ko viņš atšķirās no citiem savas sērijas motocikliem. Tā tas ir. Bet man patīk lietas, kas ir ar kaut kādu stāstu apakšā. Es vēl gribu parunāt par tiem sportiem, ar ko tu nodarbojies. Nu, tas rallijas laikam man bija tāds vislielākais izbrīns. Nu, ko tu Man pašam arī? Jā. Kā tu nonāci tajā līdz brīdim, ka es varētu pabraukt rallijā? Nē, nu mani uzaicināja. Nebija tā, ka es biju idejas iniciators. Ja? Man viens no bērnības draugiem bija diezgan titulēts dažādās autosporta disciplīnās, un smaga trauma viņa to lielo karjeru izbeidza 17, 18 gadu vecumā. Nu, attiecīgi viņš nevarēja ilgu laiku turpināt tajā līmenī startēt. Un tad vienā brīdī viņam kaut kas uznāca, ka viņš gribēja atgriezties autosportā. Un mums bija iespēja tikt pie diezgan foršas mašīnas, un mēs te vienai sezonai sirsnīgi sagatavojāmies. Ar visiem treniņiem, visas ziemas laikā, tur muguras stiprināšanām, kakla stiprināšanām, vispārējā fiziskā izturība. Braucām treniņus, sapratām, ka mēs diezgan ātri varam būt. Protams, ka mēs izmēģinājām, vai mēs varam sastrādāties, jo es biju stūrmanis, es pie stūras nesēdēju. Un sapratām, ka man slikti nav un es māku lasīt un ar dibenu sajūtu, kurā pagriezienā mēs esam, lai nenokļūdītos. Un tajā ziņā sadarbība bija forša. Mums, tas bija viens interesants gads. Protams, cilvēkiem, kas nav bijuši autosportā, liekas, ka tas ir baigi krūta, ka tu iekāp ātrā mašīnā un gāz pa trasi, un tev ir stenogramma, un viens lasa, otrs tik brauc, un beigās ir šampanietis un meitenes. Tā realitāte izrādās bija savādāka, jo ir jāmeklē sponsori līdz pat pēdējai dienai pirms rallija, tāpēc, ka savādāk ir jābrauc ar vienu jaunu, vienu vecu riepu komplektu, nevis divas jaunas var paņemt, un tā, ka pirmās būs nobrauktas, tad turpināt vēl tādā pašā tempā ar nākošajām braukt. Un izrādās, ka tā mašīna lūst, īpaši apmet kūleni vai sāniski ieliek krūmā, tad ir kaut kādas detaļas, kas ir jāmaina, un tad izrādās, ka bieži vien viens vai divi mehāniķi netiek galā.
Un tad pa nakti mēs skrūvējam un mainām eļļas. Mēs pat dabājām vienreiz motoru celt ārā un kārbu nakts laikā, jā, starp kaut kādiem posmiem, lai tiktu galā ar situācijām. Nu, tas bija interesanti. Vai... To visu apvienoja ar ķirurgu darbu? Nē, tas ir studijas sākums. Tas ir pats studijas sākums. Jūs domājat, iemalc kokā vai kaut kādos krūmos, pēc tam nākamajā dienā? Nē, tas bija sākums. Tas ir 20 gadu vecumā, jā. Cik tev svarīgs ir tas adrenalīns ikdienā? Vai varbūt tās ir tā tava arī? Man viņš patīk. Jā? Viņš ir mana meditācija, es teiktu. Nu jā, nav vairs BMX ar tramplīnu, bez ķiveres ar lecieniem 2,5 metru augstumā mežā uz pašu uzbērta tāda tīzla kalniņa nosēdiena. Bet nu, tāpat ar kalnu riteni es pabraucu un ar moci es pabraucu un ziemā slēpošanu un snowboards un šad tad, kad sanāk arī ar vēdēli mazliet, bet man vajag to ātrumu kaut kā dzīvē. Vai tu joprojām, piemēram, skaidrs, ka kaut kāds skatām cilvēkam dzīvē posms īpaši cilvēks ir pavisam jauns, ka viņš katru reizi arī braucot ar tēli grib uzlikt augstāk? Nē, tas mazinās. Tas mazinās. Tev šobrīd nav vairs tas, ka tev gribas visu laiku varbūt kāpināt to adrenalīnu devu. Viņš kādreiz sēžās. Es depresīvi skanēju kaut kā. Bet nē, es gadus domāju, ka 10 uz nevienu tramplīnu neesmu uzlīdis. Un es pat nevaru pateikt, ka man tas kaut kādā veidā pietrūkst, bet man pirmkārt drusciņi pa svarīgu rokas ir kļuvušas, lai es viņas bezjēdzīgi nelaustu. Man arī redz tā apziņa. Tad, kad tev ir 16, 17 gadi, tad tu pērc Transworld snowboarding žurnālu un skaties, un ka, wow, man arī vajag bildi, kur es esmu virs pacēlētām trosēm redzams rakursā ar dēli saķertu rokās un tā tālāk. Bet kaut kādā brīdī jau tu apzinies, ka tiem džekiem viņiem nav tas pārējais dzīvē, ka viņiem ir brokastu pārslas un kalns un fotosesija un vakarā Red Bulls un gulēt un nākošajā rītā tas pats un viņiem izpaliek daudz kas cits dzīvē, ko mana dzīve man sniedz. Līdz ar to tā realitātes apziņa, kad visdrīzāk augstuma ziņā tie arī ir griezti, un kad, ja būs augstāk, tad sāksies kaulu lūzumi, tas to visu noliek pa vietām. Piemēram, es zinu, ka sievietēm bieži vien viens no faktoriem, kas mazliet tos grožus pievelk, ir bērnu ienākšana, piedzimšana. Tad arī tāda bišķi nomierināšanās. Tev arī tā varbūt drusku vairāk tāda apziņa par to? Droši vien. Es nevaru teikt, ka bērnu ienākšana ir dramatiski mainījusi kaut ko dzīves uztverē, kas attiecās uz mani kā personu, jo es apzināti nelīdu nāves briesmās arī līdz tam. Pārsvarā situāciju. Par ralliju šeit gan aizmirstam. bet kopumā drīzāk tas ir tā atbildība par to, kāds tu esi un kādā noskaņojumā tu esi, un vai viņiem ir jāmaksā par to, ka tev ir tur grūtāka diena vai mazāk gulētas stundas vai lielāks stress. Tas varbūt ir pamainījis to kāds es esmu mājās. Un skaidrs, ka pēc bērnu ienākšanas arī sūrākie džeki paliek maigāki. Ja varbūt gadus 10 atpakaļ likās, ka mans ideālais pagalms ir kur zāle pienāk pie bruģa un nekas netraucē nopļaut, ja kaut kam jāaug, tad sliktākajā gadījumā, pie vissliktākā scenārija, ja kaut kas ir jāaudzē, tad tas ir tikai dārzeņi, ko var apēst un nekā lieka. Tad šobrīd mums ir pilns ar rozā puķiem sastādīts, par ko meitenes priecājās. Tās ir kaut kādas izmaiņas dzīvē, kurām tu tiec pakļauts un pret kurām tu nespēji vienkārši pretoties. Turbūt zin tām puķiem arī nosaukumu? Nē, rozes es atpazīstu. Jā, uz tām šovasar mēs pavilkāmies, bet nē, tik dziļi nē. Es vēl gribētu ar tev parunāt,
laivām, vai ne, ir karodziņi klāt, un tavai laivai arī Latvijas karodziņš, laivām ir jābūt karodziņiem, bet, nu, tavas mājas ir šeit, un tavas mājas ir Latvijā, tu pieminēji arī savas bailes, nu, kas ir, piemēram, no kaut vai no blakus esošā Jā. kara, kas mums ir. Tad, kad tu domā par savu dzimteni, par savām mājām, ko tev nozīmē būt latvietim un Latviju? Nu, sākam ar to, ka es esmu absolūts latvietis pēc savas pārliecības, un es tiešām uzskatu, ka šī te vide, kurā esam mēs, viņa ir priekš manis visatbilstošākā, un gan priekš manis, gan tā, kā es jūtos, gan tā potenciālā labuma, ko es varu iedot sabiedrībai šeit, pilnīgi noteikti, ka loģiskākas vietas priekš manis nav. Par citām vietām skaidrs, ka ir būtis citur. Man bija arī posms, kad es mazliet pastudēju Barcelonā, kas prasīja pāris gadu garumā kādu nedēļu mēnesī pavadīt kādā no Eiropas pilsētām. Ja daļa laika bija Barcelona, daļa laika bija izkaisīta pa visu Eiropu. Un redzot tās vides, kurās cilvēki dzīvo, un apstākļus, esot mazliet tur iekšā, arī tu saproti, ka tā vieta šeit ir fantastiska. Ja? Gandrīz neviens no kolēģiem nevar lepoties ar to, ka viņš var izaudzēt kaut ko savā dārzā, kad viņš no mājas redz kādu ūdens tilpni un tā tālāk un tā tālāk. Un plus vēl mentalitāte, punktualitāte, nodokļu sistēma un viss tas, kas ir apkārt, nu, tas arī varbūt pa gabalu izskatās forši, bet tā, kad tu tur esi, ja tu tur gribētu dzīvot pastāvīgi, nu, tad tev par tādu ir jākļūst. Un jautājums, vai tu vēlies kļūt par vienu no tās vides. Jā, nu, piemēriņš, fantastiski foršas emocijas bija vienā no vecās Eiropas lielajām slimnīcām, ka tur ir slimnīca, tur milzīgākā universitātes slimnīca, tur 10 stāvu māja un atsevišķs stāvs ir tikai personāla tur rēdināšanai, atpūtai, nu, tur valsts labākais darba devējs un tā tālāk. Nu, viss baigi forši. Un ir operācija bloks. Un operāciju blokā tur 11 operāciju zāles un ir atkal liela personāla telpa un reiz stundā nāk pavārs un papildina zupu. Attiecīgi, nu, tie, kas neiet uz to lielo ēdnīcu, kas negrib stāvēt rindā un tā tālāk, vai kas ir steidzīgāk, viņi var paņemt zupiņu apēst un izdzert kafiju. Nu, nenormāli forši. Un tad, kad bija 2 nedēļas, tā zupa vairs negaršoja. Izrādās, ka viņi nemainās. Gribi zupu, būs zupa. Un nu, īsti sevi es neredzu ieliktu tādos rāmjos, ka es sāku iet uz darbu un zinu, ka es 30 gadus likšu mašīnu tajā un tajā vietā, kāpšu pa tām trepēm augšā, tur man būs katru 3. dienu izmazgāts halāts, ko es uzvilkšu, tad es iešu tur, 15 minūtes tur, 20 tur, tad operācijas, pa vidu starp operācijām kukurūzu zupa. Un 5 vakarā mājās un augusta 2. nedēļā atvaļinājums ar braucienu uz, nezinu, Krētu. Latvija ar savu mazo haosiņu un ar savām iespējām man to brīvību dod. Man nevienā no darba vietām nav nepieciešams būt tur no tikiem līdz tikiem. Es absolūti varu veidot savu laiku tādā režīmā, kādā es gribu, jo vairāk es strādāšu, jo ienesīgāks man tas laiks būs, jo mazāk, attiecīgi, jo mazāk. Bet principā es varu menedžēt savu dzīvi un es varu tikt atvaļinājumā vairāk nekā varbūt tas, kas ir konkrētais tur nedēļa, un es varu aizbraukt pamācīties, tad, kad man tas ir vajadzīgs. Plus tā vide, kas ir apkārt, jā, man ir iespēja tepat braukt ar laivu, braukt ar riteni, braukt ar moci. Viss mums šeit ir. Tieši tā gribēju jautāt, kas ir tās lietas, kas tevi dara laimīgu, vai kas ir tavas nepieciešamības, lai tu būtu laimīgs? Man ļoti patīk, kad ir miers mājās, kad nav jāuztraucās par kaut kādām varbūt sadzīviskām lietām vai neveiksmēm.
Man ļoti patīk kaut kādi absolūtas bezrūpības brīži. Skaidrs, ka ar bērniem tas ikdienā gluži nav iespējams, bet nu, tāpēc arī šo te gadu es cenšos sadalīt kaut kādās daļās, ka ir maucamais periods 3-4 mēneši, ko mēs kārtīgi strādājam, un pēc tam ir atpūtiņa, kas ir, vai nu tās ir dažas dienas, vai tās ir pāris nedēļas, kur mēs aizbraucam, un mēs vismaz dažas dienas varam vispār ne par ko nedomāt un tikai ļauties tam, ko konkrētā vide mums piedāvā. Nu, vai arī kaut kādi apzināti pasākumi vai ceļojuma daļas, kur kaut kas tiek izpildīts pēc iepriekšējās programmas. Kā šobrīd jūtas tavs dibens? Nav tik traki. Ir ciešami? Ir ciešami. Trenēt. Jā. Es domāju, ka šobrīd mēs varam pielikt mazu punktiņu, un tad turpināsim tajā siltumnīcā to sarunas otro daļu. Jā, man liekas, ka ir stunda vai ne kāda.